Svētki nosvinēti, ir ļoti jautrs, pacelājošs garstāvoklis, ir pabūts kopā ar saviem mīļajiem, ar draugiem, ir dejots, ir dziedāts, ir prieka būsts, ir pilnīgi tā, ka līdz augšai. Un tagad ir tikai viena doma galvā – ir jāatgriežas uz darbu. Un viss šis prieks, šī enerģija kaut kur sāk pazust. Tas slīd prom, un tu arvien jūties bezspēcīgāk, arvien drūmāk, un nogurums nāk atpakaļ. Tajā brīdī, kad tev likās, ka tu pāris dienas dabūsi atpūsties un kolosālā kompānijā, kolosālā atmosfērā, doma, ka tev ir jāatgriež apakaļ darbā, tevi vienkārši nogalina. Un tad tu domā, varbūt kaut ko mainīt. Varbūt nomainīt šo darbu, varbūt iet kaut kur citur, pamēģināt tur. Man taču kolēģi teica, ka tur varētu būt labāk. Un katru reizi, kā tu iedomājies, ka tur kaut kur varētu būt labāk, tev iezog šī pati sajūta, kas tev paņem, pavelk apakaļ un saka tev, uz kurieni tu iesi. Nav jau nekur labāk, nekur jau tā zāle nav zaļāka. Tu paskaties, tu jau tik daudz gadus jau šeit esi, zini tos pašus kolēģus, tas pats priekšnieks jau ir pazīstams, un tu zini viņa visus niķus, stiķus. Uz kurien tu ies? Nav jau nekur labāk. Samierinies. Un šī pati sajūta pat tiešām liek tev samierināties, un tu atkal aizej atpakaļ darbā, bez enerģijas, knapi vilkdams to savu dzīvību, šago uz to darbiņu, un šago mājās, un mēģini handlot vēl visu savu ikdienas dzīvi, un sadzīvi, un bērnus, un vīru, un visu, kas tev vien ir jādara. Ja tu vēlies tik no šīs sajūtas vaļā, kura tevi kontrolē un nelaiž, un katru reizi, kā tu kaut ko vēlies, tā viņa uzreiz ir klāt un velk tevi atpakaļ, jo ko tad tu? Tev taču jau ir labi, viss ir kārtībā, uz kurien tu gribi. Ja tev šķiet, ka šī sajūta stāv pretī tavai izaugsmei, tavai jebkādai izaugsmei, un tu vēlies no viņas tikt vaļā, piesakies pie manis, es tev varu palīdzēt.